Sveiks, lai dzīvo! Šodien aplūkojam ļoti interesantu un specifisku krāsni, kas būvēta no lodes tumši brūnajiem ķieģelīšiem. Šeit redzams arī stūri, 45 grādi. Mums tas ir. Šī krāsnes ļoti unikāla. Viņa tika būvēta maija mēnesī. Šobrīd ārā ir jūlijas un redzams, ka krāsnes ir pilnībā izžūsi. Tas liecina, ka šūs ir gaišas un ūdens viņā jau sen vairs nav. Krāsnes uzbūve ir veidota spirāla veidā, līdzīgi kā senos laikos apaļajām krāsnīm. Īsumā tas nozīmē, ka no kurtūs mēs ceļamies augšā. Tur apiet no istabas puses. Jā, starp citu krāsnes ir izbūvētas starp divām telpām. Tātad istaba un mēs atrodamies virtuvē. Aiziet tur, iziet šādi, tad ceļās atkal augšā. Un šeit pa vidu ir otrais kanāls, tīrīšanas lūka ir istabas pusē. Atkal apējam riņķī, ceļamies augšā. Šeit atkal apēt riņķī. Un tātad pēdējais kanāls jau aiziet mums uz šīperi. Tātad caur skursteni tālāk prom. Šeit, protams, tā situācija tāda, kad skurstenis atrodas šķērsienā starp dzīvokļiem. Līdz ar to mēs ieliku melno trūku. Tātad, kas tālāk? Tālāk situācija tāda, ka tas lielais plus ir tas, ka durvis atrodas abās pusēs. Tas nozīmē, ka tūlītējā uzsilšana, tik līdz mēs sākam kurināt, uzsilst čuguna lielais ekrāns, kaut gan šīs nav ļoti lielas durtiņas, bet pilnīgi pietiekoši uzsilst uzreiz. Tur mēs redzam otru pusi. Tagad ieiesim mazliet dziļāk. Pastīsimies, kas mums iekšā, jo tur būs visas kādas specifiskas lietas. Tas iekšķurs vaļā. Nērti, bet kur to ir, kā teiktu, liela plaša. Līdz ar to, kad bija jāveido uz abām pusēm, bet platumā viņa ir ļoti kompakta un tātad tā malka, kas šeit bīdīsies, grozīsies, viņš nebirs ļoti tālu. Otrs, ko mēs šeit redzam, kad ir pilnībā odarētas visas maliņas. Nekur nav atstāts pamatķieģelis. Speciāls materiāls. Šeit apakšā ir amata plāksne, otrā pusē var redzēt tādu pati. Būtībā abas puses ir simetriskas. Šeit, ko mēs redzam, tādas atverītes abās pusēs. Tas saucamais virsgaiss. Augšā vēl parādīšu. Ir pārsedze no šamata, protams, kad no tālāk kanāls grūtāk redzēt. Ielaižam gaismu. Tas nav kurināti. Viss ir tīrs un čotka. Lūk, aiziet tur augšā, jā. Protams, bez dzelžiem pastiprinājumiem šādu konstrukciju nav iespējams izveidot. Tā, nākošais, kas ir šie mistiskie kanāli? Tas ir virsgaiss. No kurienes tiek ņemts virsgaiss? Te mums jāatgriežās pelnu kameru. Tas ir interesanti. Lūk, šeit roku tur ielika otrādāk, lai viņš netraucē, ja viņš bija uz leju. Viņš ļoti grīdai bija. Ļoti traucēja grīdas tīrīšanai, mazgāšanai. Šeit, protams, pirms, kas sāksies kurināšana,
izolēšana, visi skaidri. Tur notiek vienkārši vaļā citreiz tā, ka sērkociņu knapi var iebāzt jārās smags veišu. Tātad par ko es gribēju? Pelnu kamera plaša liela. Man patīk kārtīgas pelnu kameras. Šeit vēl ir celtnieciskie atkritumi, bet tas tā. Un tātad lūk, ko mēs šeit redzam. Sikretkas, kur ir viena, kur ir otrā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es esmu izveidojis spec kanāliņu, kurš aiziet lūk tur. Un tas ir saucamais virsgaiss. Tātad tā malka, kas šeit deg, viņa izstaro gāzes, bet ir tādas gāzes, kurā vajag papildus kābeklīti. Viņš vēl vairāk viņus sadedzina un aizrauk olka augšā. Lūk tā. Šeit, tā ir tā doma. Un arī tas, protams, ka šeit, ja sabiež daudz pelni, gaiss tomēr samazinās, un arī viņš papildus tā kā dod. Un otrs un trešais, tā teikt, ir jau vēl viena fiška, jo pašās durvīs vēl ir gaisa palaišana. Protams, to es neizmantošu. Tas ir vairāk domāts, roku piekusu, nedaudz no telefona turot. Tas ir vairāk domāts stikla dzesēšanai. Bet šī situācijā, ja man šeit atrodās malka, tad tā temperatūra nebūs tik ļaundabīga stiklam. Protams, kad sāksim purināt, tad stikls viennozīmīgi paliks tonēts. Bet speciāls līdzeklis, ko reizi nedēļā, tur var arī divās, tur notīram, atgriežam viņu sākotnējā stāvoklī. Šeit redzam, es izmantoju tikai durvis, kur ir speciāls blīvējums, saucamais striķis, ielikts tādā risītē. Ko tas dod? Tas dod to, ka, un arī aiz stikla redzam, tas pats. Šos nekādā gadījumā nedrīkst pārāk pievilkt. Tas ir stikla turētāji. Tā, lūk tā, no virtuves puses mēs esam apskatījuši. Tā. Domāju, visu taisam ciet. Aiziesim. Tad aplūkosim, kā mums izstās otrā puse. Lūk. Šī ir vidēji krāsnes. Svars ir apmēram pie 2 tonām. Klasiskai šībers ieliku. Citām es lieku cauruļu veida. Šeit tā pozīcija bija tāda, ka tas te īsti tā nebūtu. Labāk sanāca šādi, klasisku. Dodamies lēnām apgaidā. Vismaz no šī sāna. Varbūt kaut kas iepatiksies. Var izmantot, protams, apaļos stūrus. Bet pieejam brūnajiem bija šādi. Šeit viņi izstās eleganti. Dodamies uz istabu. Apiesim nedaudz tālāk. Lūk, šeit jau kaut ko vairāk kamīnu veida. Bet, protams, tas ir vienkārši tāds kā papildinājums. Tas nav obligāti jātaisa. Šeit varēja atstāt kā silmūrīti, vienkārši taisnā līnijā, bez durvīm, bez plauktiņa. Krāsnī ir izbīdījums, lai panāktu to, ka kurtuve platāk. Ja. Un augšā ir standarts silmūrīts. Tāds kāds viņš it kā būtu parastai krāsnī. Durtiņas tās pašas. Taisīja vienādi, lai nav sarežģījumi ar augšējiem portāliem un tā tālāk. Brūnā krāsa, jā, mēs šeit redzam, ka viņš
ļoti saskanīgi sajiet tas gaišais tonis tam šoviem. Tā kaut kā. Plauktiņš, jā, kādam interesē. To es pats taisīju, protams, un no veca ozola slīpēju zāģēju, no kartona taisīju maketu un darbnīcā zāģēju. Vesels pasākums, un tur gan bija jākrāso, pēc tam jālako. Traka padarīšana. Šeit redzam, portāls ir iekšā, un priekš šīs telpas uz abām pusēm šī krāsnes ir vienkārši jau monstrs. Tas ir monstrs, ko izkurnot šeit 2 dienas. Šeit nebūs vairs nekas jādara ar kurināšanu. Šeit, protams, mēs atkal redzēsim otru pusi. Tā jau ir virtuve. Re, kur ir veļas mašīna. Tie paši caurumi. Viss analogi. Viss ir odarēts, maliņas. Nekur neatstājam saucamo pamatieģelīti pie uguns. Jo viņam nepatīk. Tieši karstums. Lūk tā. Ko, draugi? Parādīšu, kā ārā ir tiešām jūlijas. Mēs atgriezīsimies pie šīs krāsnes. Domāju, septembrī. Tad jau veiksim kurināšanu. Mērīsim temperatūras. Skatīsimies, kā darbojās virsgais. Vispārējās. Riņķī. Tā. Veiksmi. Tiekamies tālāk. Sveiki, un kā solīju, šodien 30. septembris veiksim jaunas krāsnes iekurināšanu, pirmo iekurināšanu. Tā, lai visi korekti. Šeit ir viens šībers iestrādāts. Ja ir 2, tad ir jāatver abi. Tad vasara un ziema. Lai lūgās iet pa taisno uz dūmeni. Šeit mums ir vertikālā spirāla, tāda ceļās uz augšu, šeit nav nekā taisniem. Ārā bija pa dienu vējš, tāda vēja nav. Kas pirmais, kas jāizdara pirms krāsnes kurināšanas, lūk, šķiltavas, var izmantot, protams, jebkuru aicināšanas līdzekli. Jāpārbauda vilkme. Šeit ir modernas durvis. Un vilkmi regulē ar šo un apakšā pieliekot roku, es jūtu gaisa plūsmu. Otrs, ja ārā nav vējš, gaisa plūsmu pārbaudam pieliekot lūkšā. Redzam, kā viņš burtiski rauj nost uguni. Tātad iet uz iekšu, viss kārtībā. Vilkme iet uz iekšu. Tātad uz pareizo pusi, spursteins darbojās, viss notiek. Tālāk. Malka. Pirmā iekurināšana. Lūk, šeit gaisma tāda ir 8 vakarā, un tāpēc tāds bija gaisma. Ļoti labi redzams, viss ir tīrs. Pirmā kurtuvē, apmēram kilogramu malciņas, te skaliņus es saliku. Vairāk tur neko nevajag, novietojam šeit uz restīti visu. Tā, lai uzreiz gaisa tiek klāt. Es mēģināšu tagad uzreiz, mēs šķiļam klāt, lūk šādi. Tur es ieliku arī papildus, kas aizdegās materiāls. Lūk, tiek tādi klucīši veikalā nopērkami. Tā, lai mums tā nav ilgi jāmokās. Un pēc, kā mēs piešķiņam lielās frontona duris, ja ir, viņas uzreiz ir jāiztais apakša vaļā, gaisa ir klāt. Redzam, liesma darbojās zibenīgā ātrumā. Tātad vilkme mums ir aizgājusi. Tad tikai vienkārši jāgaida, kas notiks tālāk. Apsēdīšu uz mazliet tālāk, uz grīdiņas, uz celīšiem. Lūk, mums pirmā krāsnes kurināšana. Tas ir tāds pasākums vienkārši superīgs. Kā viņš tagad aiziet, viss skaisti.
Pirmā kurināšana, jā, vienkārši kā testveida kurināšana, tas kilograms malkas. Uz ātro palaišanu redzam liesma ātri deg. Ātri iet uz priekšu, gaisa ļoti intensīvi iet. Dūma intensitāte arī liela, jo jebkurai malkai sākuma degšanas procesā izdalās dūmi ļoti daudz. Tāpēc ir jāiemācās viņu iekurināt ātri, jābūt izdeģiem, sausumam. Iekurinot var izmantot sākumā, protams, arī skujkokus, kā skaliņus, bet kā patstāvīgo malku ielikt vienu pagalīti bērza. Tomēr labāk skujkokus neizmantojam. Nevajag, jo krāsas kanāliņi visi. Un arī stikls, protams, no sveķiem izdalās tādi, nepatīkams melnums. Lūk, ātrā tempā ejam uz priekšu, krāsniņa deg. Siltuma režīmus mēs pārbaudīsim jau, ka būs oktobra beigas, ka būs reāli lielā kurināšana. Šeit ir vienkārši testiņš tāds kā testiņš, un šobrīd man nav jēgas kurināt 2 stundas un uzsildīt krāsni pilnībā. Jā, krāsnes svars tomēr pār pa 2 tonnām, un 2 stundas viņai vajag, lai viņa dabūtu savu ekšanu. Un tad tās ir atkal 2 dienas, kamēr viņa lēnām atdziest. Protams, ar nosacījumiem mēs aiztaisim šīberi pēc kurināšanas. Lūk, uzņem tempu. Uzņem tempu. Tā kā temps ir uzņemts, tad mēs varam samazināt gaisu. Mēs negribam, lai mums izdeg ātri malka. Samazinām. Ar šī brīdī labāk tād neaiztikt. Ja viņš ir viens, lai viņš iet. Lūk, skaisti. Kā pie pirmās kurināšanas ātri tums aizies un apstīsimies, kā izstās otrā pusē. Tas ir ļoti interesanti. Es pats vēl neesmu redzējis, jā. Lūk, skaista ūtiņa. Jā, šeit ir tumšs, ieslēgsim gaismu. Lūk. Vienkārši komforts. Lūk. Protams, stikls aizsvīst vai mitrums iekšā pirmajā kurināšanā. 10 minūtēm 20 viņš atties. Skaisti vienkārši. Tumsā vispār ir ideāli paskatieties. Lūk. Tā. Kamīna krāsas ir aizgājusi. Pirmā kurināšana. Šodien mēs necenšamies taisīt Ginesa rekordus. Vajadzīgs. Vienkārši tāda kā praverka. Izdarbojas korekti. Skurstenis pievienots korekti. Vilkme ir perfekti. Tikko samazināju. Vēl ir, protams, intereses pēc. Lūk. Mani super kanāli izstrādāti. Ļoti daudziem krāšu projektiem, kas ir pat modernās krāsniņās iekšā. Šeit tas viss ir iekšā. Un tas būs vienkārši bumba. Labi, dāmas un kungi. Domāju, tiksimies jau, kad mēs varēsim mērīt jau temperatūras. Pēc 2 stundu kurināšanas un tā tālāk. Šodien es to noteikti nedarīšu, jo man jau ir istabā 24 grādi un ja iekursies krāsnes, tad šeit būs 30. Ok, tiekamies oktobra beigās. Čau! Turpinām krāsnes kurināšanu. Lūk, krāsniņa deg. Kurtuvīte deg, malka deg. Un šeit, lūk, ārāk par cik ir tas vējš, ko es vēl gribu parādīt. Jūs dzirdat vai nē? Esmu samazinājis. Parādīšu gaismiņu.
esmu samazinājis, lūk, var redzēt. Šeit var redzēt. Esmu samazinājis gaisu. Pusīti. Var pat dzirdēt, kā zieķelē. Nezinu, jūs dzirdat vai ne? Vējš kā zieķelē. Ir liels vējš, tāpēc tas ir domāts. Lūk. Šeit ir, lūk, melnaugsnis. Jā. Nu, tāds viņš. Pie mums tas ļoti pieejams koks ir, bet šādam risinājumam kā stiklu un vispār kā krāsnī tādai, tomēr no viņa izdalās melnums un tā kūpinājuma smaka. Jā, nepatīkamā. Tiklīdz, ja krāsnis kurās viss aizvērts, viss ir ok, bet ja mēs attaisam durvis, tomēr tā smaka ienāk telpā iekšā. Ja šeit tā ir virtuvē, tad tas ir ok, bet istabā, tāda gaļas kūpinātava sanāk. Lūk tā. Šeit redzam, kā atdzīvojās sieniņas temperatūras. Es šobrīd kurinu uz lēno degšanu, īpaši neforsēju ar malkas likšanu, tūlīt ieliksim šo pagalīti, bet vēl visam tam, ko es gribu pastāstīt, ka šobrīd ir 2003. gads, jā, tas noderēs turpmākai krāsnes eksploatācijas parametriem un tā tālāk. Šobrīd ārā ir oktobrs, nekāda īpašā kurināšana nav vajadzīga, bet man patīk kurināt un jau nevar nociesties, gribās ātrāk kurināt. Tā. Šobrīd redzam, kā vējš iet un kā mēs papildinām malku kurtuvēm. Es īpaši nesaspringstu ar ātru, tur, kas sagrūž iekšā. Man labāk patīk pielikt tur pa vienai, pa divām. Es pielieku pa vienai, jo tāpat tā temperatūra iet. Jā, un atgriežamies pie temperatūras. Vakar izkurnēja 7 pagalas, bija 3 bērza un pārējās bija alkšņā. Temperatūra ir tā. Tātad stikls, protams, un durtiņas dod pamatīgi. Jā, tas uzreiz pirmais radiators. Redzam, te ir. Vakar bija 110, es pat biju dabūjis. Jā, šobrīd lēnā degšana. Tātad ceļamies augstāk. Lūk, tikko nesen sāk kurināt. Pēc vakardienas vidējā zona jau ir tur 40 grādi. Tas ir vienkārši perfekti. Protams, augstāk celsimies, samazinās temperatūra. Truba 41 nav vēlams. Vislabāk, kad ir aptuveni 80 iziet, bet, protams, caur mūrīti viņš tik ātri nevar. Tas notiks pēc kādām 2 stundām. Temperatūra tikām galā. Tagad kā mēs papildinām to malku? Tātad. Gaiss. Jūtam, klausamies. Viss notiek, kā izteikti varēja dzirdēt tikko. Atvaro durvis sākumā neliela spraudziņa, par cik durvis liels frontons, lai pieron pie tā kurtuve, kad gaišs nāk no šejienes. Ja mēs strauji attaisīsim, varam izraut dūmu mutuli. Šobrīd tur baigie dūmi nav, jo ir oglītes. Tātad droši taisam vaļā un aiziet malciņu iekšā. Lūk, šādi. Taisam uzreiz ciet. Nelaižam augsto gaisu iekšā, jo tas traumē krāsnes degšanas procesu un ielaiž augsto gaisu iekšā. Attaisam vaļā gaisu. Jā.
Ja vēlamies pātrināt degšanu, lūk, attaisam vaļā durvis, kas notiek? Notiek uzreiz strauja gaisa pieplūde, kas pātrina degšanu, lūk. Kā uzreiz aiziet degšana momentāli. Vienkārši es ierosināju gaisu, lūdzu, lūk, rezultāts. Ja. Man straujā dedzināšana baigi nepatīk, jo tas patērē malku. Tādēļ es uzreiz aizveru pēc šāda procesa. Šeit ir pietiekoši lielas atveres gaisam. Ja, lūk. Tālūk. Nākošajā video, ko es gribēšu parādīt, kad gribēšu rītīgi dedzināt, parādīšu to malkas apjomu, to porciju diennakts, kādu es izdedzinu. Tur būs 7 pagalas, 8, maksimums atkarīgs no pagaļu izmēra, un ar ko tas pietiek, lai uzsildītu krāsni. Ja mēs krāsni kurinam ikdienišķi katru dienu, tad malkas patēriņš ir mazāks. Ja mēs sākam pirmo kurināšanu, būs vairāk. Ja? Bet uz tām 24 stundām 8-10 pagalas, tas ir pilnīgi pietiekoši. Tātad šeit mēs secinām visu. Tā ir ekonomija, tas ir laiks un visu pārējais. Lūk, tagad man briesmīgi deg, es samazinu gaisu uz pusīti, ierosinu šeit gaismas pīņu. Vārāja vējš. Dzirdam? Samazinās degšanu, lūk, kā izdalās dūmi no alkšņa. Izteikti dūmo un smaržo. Ja. Šobrīd aiztaisīju durvis, tā nejūtu, bet ja es viņas tagad attaisītu, tad būtu jūtama tā smaka. Tādēļ jāiemācās, kā ātri ieliekam, ātri aiztaisam un viss notiek. Jebkurš kurināmais izdala siltumu, cik nu viņš var, cik viņam ir tā ietilpība, un process notiek. Krāsniņa sils, ļoti patīkami un forši. Lūk tā, draugi. Tiekamies tad nākošajā video. Es iepauzējuši tos video, pēc tam salikšu visu kopā, lai būtu interesanti un pamācoši. Tā, čau. Un tā, šodienas rezumē. Šodien es izkurināju 6 pagalas. Jā, krāsnes nebija kurināta 2 dienas. Šeit man ir rokā instruments, ar ko mēra temperatūru. Pastīsimies krāsnes, kurās jau tagad ir 3. stunda. Un skatāmies brīnumu. Lūk, protams, čuguna ekrāns iekarst nenormāli. Tas ir kā radiators, kas mums jau dod telpā siltumu. Bet mistiskais brīnums sākās šeit. Cik skaisti mūrīts ir iekarstis. Lūk. Ejam viduszonā. Tie jau ir 50 grādi. Mīlīt manā. Pa nepilnām 3 stundām. Tā ir bumba. Lūk. Protams, savas augšu būs mazāk. Bet tā vai tā, visi vienmērīgi, visi ir skaisti. Lūk, draugi, ko nozīmē krāsas, 6 pagalītes. Un tā temperatūra turēsies visu nakti. Rītā viņa jau būs uz 30, kaut kur tur tā. Bet tāpatās 30 grādi viņš dod. Atgriezīšos mājā rīt vakarā un man šeit būs komfortabli. Lūk. Protams, priekšroku es dodu bērzam, jo ar to notiek visātrāk un foršāk. Melnvalksnes ir, viņš tur kapeiku lētāk, bet, viņš nav tik labi un tik ātri. Lūk tā, draugi. Meistars atbraucis mājā, tikko iekūru krāsni. No vakardienas šeit iekšā bija 23 grādi telpās.
šodien iedevu papildu porciju, atkal 7 pagalas izkurināšu, lai uztur siltumu. Kamēr es darbā, krāsns pilda savu funkciju. Man nav nekas jākurina, nav jāpatērē elektrība, nav jāpatērē malka, siltums tiek uzturēts. Šīs 2,3 tonnas ir iesilušas, un rītā es šodien viņas atjaunošu siltumu, un rītā atgriezīšos, atkal būs man taču iekšā silts, atliks atkal iekurināt 6-7 pagalītes. Lūk, tas ir vienkārši superīgi. Nav jātērē elektrība, nav jātērē kaut kādas granulas, kaut kādi sūkņi, katli. Tādām 2, 3, 5, 40 kvadrātmetriem šī krāsnes vienkārši bumbiņa. Nu jauki, vēl atmosfēra. Tā, jauna diena, jauni notikumi. Šobrīd pulkstens ir pār 3 nedaudz. 22. oktobris. Šodienas plāns ir turpināt kurināšanu. Laukā ir 5 grādi, plus 5, nekas traks, bet mēs jau iekurinam, lai būtu forši, umulīgi, lai telpas neatdziest. Ja? Esmu sagatavojis malkas porciju šodienas. Šeit ir 7 pagalas. Novirzīsimies zemāk, parādīšu. Tad redzam vairuma augsnes. Šogad tika iepirkts. Un dažas bērza. Tos uzlikšu kā iekuriņā virsū, jo bērns ļoti strauji ātri aizdegās forši, uzreiz izdod siltumu. Ideāli. Tātad šī būs šodienas porcija. 1, 2, 4, 5, 6, nu tur 7 skaliņus neskaitīsim. Tā, kas notika vakar? Vakar es izkurināju tieši tādu pašu porciju, un rezultāts ir fantastisks. Telpā ir 23 grādi. Ja. Krāsnī kaut kur šobrīd ir 35, 34 vidējā zonā. Tas nozīmē to, ka krāsnes turpina dot siltumu, un viņa dod siltumu tik ilgi, ja, kamēr vienādojās temperatūra ar telpu. Cik ir telpā? Pavisam vienkārši pārbaudīt atkal šo aparātu. Cik ir sienā? Cik ir sienā, tik ir telpā. Cik ir sienai? No krāsnes 22 grādi. Ja? Augšā 22 griesti. 23, jā. Siltums iet uz augšu. Grīdas 21. Omulīgi, forši, perfekti. Stūrītī būs vairāk. 23. Stūrītī vienmēr un augšas. Tas ir lamināts. Siltais materiāls. Šeit flīze. Cik flīzi rādīs? Nu, arī tas pats. Akmens flīze ir augstākas, pasties, tomēr viņš arī uzrāda 23. Tad telpa nezaudē nekur siltumu. Tātad laukā ir plus 5. Krāsnes pēc vakara dienas, kas te notiek 3-3, 3-3. Tātad turpina dot siltumu, 3-4 pat. Uz augšos mazāk. 10 grādi viņš mēram dos to siltumu. Vēl tur 28. stunda jau aizies, kamēr viņa būs izlīdzināsies ar telpu. Bet, ko mēs gribam panākt? Mēs negribam šo procesu skaisti apturēt, jo būtībā tūlīt ātri izstāstīšu īsumā vēl, ko es gribēju stāstīt, citreiz kaut ko aizmirstu. Tātad, vakar es kurināju ap šo laiku, tas bija sāku 4, kurināju 2,5 stundas, nobeigums pusstunda, līdz šībera aizvēršanai.
kamēr ogles bija sarkanas, un tad nogaidīja, ka paliek baltas, tātad kopā 3 stundas. To mēs ņemam ārā. Diennakts ir 24 stundas, tātad 21 stundu krāsnes darbojās pati pa sevi. Jā. Nepatērējām elektrību, nepatērējām malku, faktiski neko. Baudījām siltumu. Lūk, tās ir tās 3 stundas ziedot, iekurināt, draugi mīļi. Lūk, atkal mūsu porcija. Tūlīt es viņu visu salikšu iekšā, tad atkal ātri uzfilmēšu, kā izskatās, kā es saliku, un tur šķiļam klāt. Un aiziet, un tad atkal nomērīsim temperatūru pēc 2,5 stundām. Nu, alkšņi tur varbūt tā lēnāk deg, šodien ārā vēja nav. Varbūt vajadzēs pa 3 stundas, bet, nu, es domāju, ka nē. Domāju, ka mēs jau tātad 3, 4, kaut kur 6 jau uzņemsim grādus. Mērīsim tālāk temperatūru, būs interesanti. Tiekamies pēc 2,5 stundām. Vēl īsumā parādīšu, kā es ielietoju malku tikko. Jā, 2 lielos garsānu, apakšā pa vidu papīrs, tur kartoni, tīriešu paciņi. Tad tur ir mazs skaliņš, mazs iekuriņš tā, lai ātri aizdegās, un kā es aizdedzinu durvis ciet, apakšu vaļā, šī gars vaļā, un paliek 1, 2, 3, 4. Tās diezgan tāds parapis pagalīts. Vēl augsnīts, pēc tam mēs viņu liksim virsū. Nu ko, sākam startēt, te nav ko gaidīt daudz. Uzreiz šķiļam klāt. Te man ir salikts, vajag košu uzreiz ātri. Viss aiziet. Bērza miziņi man patīk, viņiem ātri aizdegās, un tur nav vispār problēmas. Nu ko, tiekamies. Vēlāk nomērīsim jau pēc izkuršanās, kas šeit notiksies. Varam ciet un ēdā gaida. Lūk, tuvojamies kurināšanas noslēgumam. Man ir palikusi pēdējā pagale. Pulkstens precīzi 5:30 nāk. Ievietošu šo pēdējo pagali, jo šobrīd ir ļoti silts un tāds vienkārši fantastika. Man pat liekas, ka te iekšā telpā virtuvē 3,5 grādi. Bet šo pēdējo pagalu mēs ieliksim, lai mēs kopumā viņus saprastu, bišķi sarušinam. Lūk, šādi, uzreiz ciet. Lūk, vēl nedaudz šis viss pasākums izkursties. Tādu nomērīsim fantastisko temperatūru. Jo man jau liekas, ka šeit jau ir 40 grādi iekšā. Tiekamies pēc pusstundas. Laiks skrien, bet šodien es kurināšanas procesu vēlos noslēgt, jo arī malku visu esmu izkurinājis, to, ko mēs rādījām un ko es teicu. Šorīt pulkstens ir jau tuvojas 6. Šeit iekšā ir pirts, šeit ir patīkams karstums, protams, viņš nav tik traks, kā būtu, ja kaut kāda jodpula krāsniņa kurtos vai kā, bet atkal ņemu savu instrumentu, lai jums to visu pierādītu. Telpā sienas mums ir šobrīd 25,3, ja es te redzu, augstāk celsimies, tur būs, protams, jau Dievs, 28, kā minēju. Kas notiek ar krāsni? Pēdējās pagalītes kurās. Durtiņas dod pamatīgi, tas kā radiators, kā jau minēju. Ceļamies lēnām uz augšu. Šeit lūk vidējā zona. Jau fantastika. Šajā zonā es vienmēr apturu krāsnes kurināšanu, neatkarīgi no malkas un ko jūs tur izmantojat. Bet ja vidējā zona ir 70, 65, viss pietiek. Tā. Ceļamies augstāk. Dūmenis, ko saka?
1,3 ideāla temperatūra. Ideāla. Ot ap 100 jau dūmenī. Tas ir forša izolācija. Es paslēpu šeit aiz skursteņa aizsargu. Tātad, cik mums aizsargs rāda 54, 50 un lamināts 42. Uzdrošība ideāla. Tātad nekas tur nevar notikt. Pats permapulīts. Laba aizsardzība, tiešām laba. Tā. Krāsnes vidējā zona, tātad 70,65. Tā ir krāsnes apturēšana, viss pietiek. Sāku 3, lūk. Jā, vēl no 6. Pietiek. Ir temperatūra telpā 25, flīze 26. Varbūt tāpēc, ka te to krāsnī, tomēr izsālāk 25, tāpat tos akmeņu flīzi tomēr labi nosargā siltumu. Šeit tātad mums vēl deg, vēl kurās, vēl krāsnes joprojām dod siltumu. Krāsnes kurto, respektīvi. Viss tas siltums, kas tiks atdots, viņš paliks līdz rītdienas šim pašam laikam. Vienkārši tas būs perfekti. Un tas tā arī jābūt. Grīda. To krāsnī, protams, te ir daudz. Viss ir vienkārši, viss tā telpa vienkārši sasilusi. Ka es šobrīd šeit atrodos maiciņā. Tā man tāds sajūta, ka es būtu dienvidos. Krāsnes ienaidnieki. Kas samazina temperatūru un kas atņem temperatūru? Tie logi, stikli, lieli logi, lielas plašas Virģīnijas. Tur nedod Dievs nekad netaisiet milzīgus logus, jo tūlīt aiziesim pie loga un apstīsimies, kā logs samazina temperatūru, jo viņš atņem, viņš pieprasa savu. Lūk, ejam pie loga. Šeit ir logs. Nu, ko te logs mums saka? Ja mēs tur mērījām temperatūru, lūdzu, lai kādas būtu jums paketes, stikls, 19 grādi. Ko tas nozīmē? Ja es mērīju telpā bija 23, 24, 25, stikls mums atņem temperatūru. Loga ailes un maliņas. Šeit jau ir iesilušas, labi. Es viņas esmu izolējis. Pats taisīju, tāpēc ir ok. Bet logu paloz apakša. Lūk. 20 grādi. Stikli, logi. Ja ko jūs tur liktu, viņi strādā kā kondicionieri. Viņi prasa savu, atņem enerģiju no kopējā fona. Kopējais fons mums ir lūk šāds. Nedod Dievs, te būs ļoti daudz. 200 bija, es sasniedzu pa 220, 230. Tas ir vienkārši unikums. Lūk. Viss, tas ir limits. Ja krāsnes vidējā zona sasniedz 5 grādi, krāsnes kurināšana ir nekavējoties jāpatrauc.
jo visi ķieģelīši jau ir karsti, ļoti karsti, roku knapi var noturēt, tikai pačamdīt. Un šādā veidā viņa tagad bumbulīt darbosies līdz rītdienai. Līdz rītdienas ap šo pašu laiku mēs atkal varam iekurināt 7-8 pagalītes. Ņemot vērā, ka ārā ir +5 grādi, ziemā varbūt tas būs 8 jau 10. Atkarīgs no pagalēm, no malkas. Kaut kad vēlāk es parādīšu decembrī jau, kā notiks kurināšana briketēm. Bet, tur es nekādu lielu cerību nelieku. Malka paliek malka, un malka ir vienmēr labāka. Super! Tiekamies vēlāk. Ieliku tur vienu bērzu, pārējie augsnīši, un tagad ir lieliska iespēja novērot mūsu virsgaisu. Lūk, jūs redzat, lūk, nāk iekšā gaisa un papildus aiznedzina. Redzēt, kā tur augšā notiek, re. Šitā te neko kā nav redzēt tagad. Te atspīd gaismu no stikla. Lūk, otrā sadegšana. Lūk šeit. Lūk, kā liesma iet. Lūk. Jau redz. Lūk, tā darbojās virsgais. Lūk, redzat? Lūk, apskatieties, kā strādā. Mēs apdedzinām tādā veidā gāzes, kas būtu aizskrējuši uz skursteni. Lūk, otrā pusē, tur tā nebūs tik labi redzams. Tur šorī nav liesmiņa, bet šeit vienkārši perfekti. Lūk, reiz, lūk, viņš virsgais darbojās perfekti. Tas, kas neko nesaprot, tas nesapratīs. Bet, lūk, kā viņš tā, lūk. Tā, jauna diena, jauni notikumi. Šodienas eksperimento ar briketītēm. Lūk, un šeit esmu sagatavojis briketītes. Esmu ticis pie 3 dažāda veida briketēm. Ir vēlme viņas pārbaudīt, testēt, lai saprastu, kādas labāk izvēlēties turpmākajiem gadiem, ko iepirkt. Esmu nopircis, tātad, lūk, krāsnī vienmēr izmantojam, lapu koka briketes. Šeit ir bērza, bērs plus apse un bērs plus melna alksnis. Uz ražotāju sirdsapziņu, kas tur ir, šeit redzam gaiša krāsa. Tiešām tas ir bērs, jā. Lūk, nav marķēta brikete. Pēc svara pastīsimies šo bērs plus apsīte. Ruf, puf, vai kas tur rakstīts, nezinu. Augsnītis. Arī eko. Interesanti. Tātad pēc svara liekas visas tā kā būtu vienādas. Nedaudz likās bērs vieglāks. Interesanti tas, kad izmēra briketēm atšķirās. Lūk, bērza ir platāka, tā ir vidējā un tā ir šaurāka. Interesants variants.
blakus. Lūk. Redzam. Šis ir melnautas bērzu, it kā miksēts. Kaut gan bērns tur varētu būt ļoti maz, jo viņš ir gaišā krāsā, bet redzam, ka ražotājs tomēr to melnauksnīgi vairāk pieliek. Bērs ir vērtīgāks. Lūk, otrs, ko es vēlos jums parādīt, vienmēr, ka pērkat brikets, paskaitiet, cik ir iekšā. 2, 3, 4, 5. Šeit bija 10. Jā, briketītes. Šīs paciņās ir 12. Lūk, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12. Cena ir abām vienāda. Tas ir arī tāds variants. Tātad mūsu uzdevums ir pārbaudīt. Ja? Sāksim ieliku malku, 2 gar sāniem lielos, apakšā tur papīriņš, pavisam maz skaliņu, tur bērnu miziņa. Un tagad mēs tās briketes šeit uzliksim virsū. Tādā pašā secībā bērza būs šī pusē, bērs un apse pa vidu. Bērs un melnauksnīts būs šī pusē. Šodienas porcija, šodienas testiņš. Tātad, lai mums te viss ir redzam. Tā viņas te būs, ja? Tā viss ir. Šodienas porcija tā arī būs. Vēl no vakardienas krāsnes ir silta. Un šodien vairāk arī nekurināšu, tas pilnīgi pietiek. Tagad atgriezīsimies pēc, nezinu, kāds pusstundas, 40 minūtēm. Tur varbūt pat ilgāk, kamēr tās briketītes sāks ritīgi degt, lai mēs redzam, kā tad viņas deg un kas notiek. Jā. Lūk tā. Labi. Tad tiekamies nedaudz vēlāk. Es uzfilmēšu to brīdi, kad aizdegsies briketes. Kā viņas deg, mēs gribam redzēt arī to nobeigumu, kurš ātrāk izdeg, kurš ilgāk deg, kurš vairāk deg. Varbūt to visu būs iespējams redzēt. Es ceru, ka tā būs. Nu, lai veicās. Tā, jā, briketītes joprojām deg, vairāk kā stunda un 20 minūtes. Vidējā, protams, mums visvairāk dabūna karstumu un gaisu. No oglēm apsīte ar bērzu jau sairusi. Visaktīvāk deg vidējā brikete. Jā. Šobrīd novērojam no zilās liesmenes, lūk, viņas ir akcents, un to es gribu jums parādīt. Redzam, zilās liesmeņas izdalās no briketēm. No malkas tādu es nenovēroju tik daudz. Jā. Un tas ir tas saucamais tvana gāze izdalās. Šeit atšķirība burtiski nav nekāda īpašā, par cik visi vienā masā, vienā porcijā, siltumu dabūna viens no otra un deg līdzvērtīgi. Sāniskās, protams, mazāk, jā, bet bērza
aktīvāk viņa deg, tā bērza briketē. Melnauksnes ļoti lēnām, praktiski viņš tur vēl dzīvs, viņš vēl ilgi tur degs. Jā. Siltumu viņš noteikti atdod ļoti maz. Redzam, viņš praktiski vispār negrib degt. Jā. Lūk. Malciņa pat nav izdegusi sāniskā. Tie mani borti. Tāpēc, ka kurtuve plaša, liela. Tādā veidā vienmēr liekam plašās lielās kurtuvītēs. Brikets vēl degs ilgi, es domāju vēl stunda droši te būs, kopā būs 2 stundas porcija. Tagad ir novembris sākums un nekāda īpašā kurināšana nav vajadzīga. Lūk, liesmiņa zilās izteikt, vienkārši izteikt. Notrāpējām momentu. Nu tāda lūk tā kurināšana un visi šie pasākumi ar krāsniņu. Patīkami, forši, silti. Es pat logu attaisīju, lai gaisa cirkulācija veidojās, kamēr kurās. Lūk. Tālūk. Domāju, šos video šī gada 2023. gada projektiņu noslēgsim. Vai novembris, jā. Nekādi lielie objekti vairs nebūs. Tagad viss sāksies ar martu. Ar marta mēnesīti iesim uz 2004. gadu. Lai viņš jums izdodās un lai jums siltums vienmēr mājās liekat laiku, komentējiet. Ja man iznāks vēl kaut ko pielikšu klāt, ja man ienāks kaut kas prātā, jo laiks ir daudz, tie ziemas mēnešos es samontēšu visus mazos video rullīšu kopā, ielikšu YouTube, tur būšu es, krāšu mūrnieks, Raivo Stepiņš. Havā! Čau!